Cik tad maksā šāda te Eiro Progress siltumnīca? Siltumnīca, kas ir 8 metri plata un 40 metri gara ar dažādām featurām, maksā pati konstrukcija 10 000 plus nodoklis, un darbs to uzstādīt ir apmēram 5 līdz 6 000 plus nodoklis. Izmaksās nav iekļauts, tas ir ceļu izdevumi no Itālijas, ja, tātad piegāda. Visu vienmēr var izrunāt, tiekoties ar klientiem, izrunāt šos te jautājumus, tikt skaidrībā pie tā, kādas ir jūsu vēlmes un vajadzības, nu, un tad attiecīgi izejot no tā, tās cenas tur diezgan pastaigāk, vai uz augšu, vai uz leju, pēc situācijas. Tāpēc vislabāk ir tikties klātienē, izrunāt un saprast, kādas ir šīs te vajadzības, un tad izejot no tā, tad arī mēs varam satāmēt. Kādas ir priekšrocības šādai siltumnīcai? Viņu var taisīt arī kā multi šo te spānu saucamo siltumnīcu. Šajā vietā var likt klāt uzreiz vēl vienu arku uz otru pusi un turpināt tikai uz priekšu un uz priekšu. Un tādā veidā mēs pirmkārt dabūjam diezgan lejā kvadrātmetra cenu, jo lielākas platības nosadzam, jo lētāk tas viss izmaksā, nu un attiecīgi arī ērtāka lietošanai. Tā kā šeit risinājums ir diezgan interesants, jo saimnieks ir gribējis zemu šo siltumnīcu, bet šīs te stātņa trubas var droši arī pagarināt, palikt augstākas, un tad visa tā konstrukcija ir augstāka un arī ietilpīgāka. Nu, šai siltumnīcai ir caurspīdīgie polikarbonāta gali, viļņotie, bīdāmās durvis, divviru bīdāmās durvis, smuki šie te insektu tīkli, baltie, sānu uzrulējumie vēdlogi. Šeit var arī apstīties, kā tas mehānisms darbojās. Ar vienu roku var ļoti viegli nolaist šo te visu vēdlogu lejā vai augšā. Tāda ir tā konstrukcija šeit, tādas ir tās izmaksas, bet katram projektam izmaksas ir ļoti atšķirīgas, individuāls pēc klientu vajadzībām, pēc komplektācijas un tā tālāk. Tā kā skatieties, izvērtējiet, ja kaut kas tāds jums ir vajadzīgs, vai arī krietni nopietnāks, teiksim, pavisam profesionālās industriālās siltumnīcas, droši sazinies ar mani, sarunāšu tikšanos ar lielo pārstāvi Baltijas valstīs. Ja tāda vēlme ir par šādiem projektiem, varam braukt konsultēt, aizbraukt ciemos, izstāstīt visu, kas un kā. Tā kā droši sazinies ar mani un uz tikšanos. Cerams, ka šādas siltumnīcas drīz parādīsies arī Latvijā, kuras ir nedaudz unikāls un interesants katrā gadījumā. Projekts bija ļoti interesants pie šitām strādāt. Vēl mums ir jāpabeidz te durvis, jānoslēdz, bet tas vēl viss vēl priekšā. Tagad braucam apkārt uz Latviju kādu laiciņu, pēc tam atgriezīsimies šeit pēc pāris nedēļām. Viss, čau, čau! Ralfhaus atbrauks un izdarīs.